Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe, psihoterapijas speciāliste, un šodien gribu runāt ar tevi atkal par traumatizācijām, to ietekmi uz mūsu dzīvi, un varbūt pēc šīs epizodes nosaukuma neliksies, ka tas ir kaut kā saistīts ar traumatizācijām, un tomēr joprojām ir. Es vēlos runāt ar tevi par ievainojamību un kāpēc tā ir kaut kas brīnišķīgs un kāpēc būtu labi, ja mēs redzētu to nevis kā draudu, bet kā dāvanu. Pirms es ķeros klāt pie sava stāstāmā stāsta, varbūt, ka tu vari mirklīt paņemt, lai padomātu, kādas ir tavas asociācijas, kad es saku ievainojamība? Kas tur parādās? Kādas tavas domas? Kā tu ķermeniski reaģē uz to? Kādas emocijas parādās? Varbūt, kad uzreiz kaut kāda spriedze parādās, kad es saku ievainojamība. Varbūt, ka tā ir tāda patīkama sajūta, ar kādu tu reaģē. Cik forši, ka var atļauties būt ievainojams un piedzīvot to, kā tas tiek uztverts un saturēts. Varbūt tev ir neitrāla attieksme pret to. Varbūt kaut kādas, konkrēti cilvēki nāk prātā vai konkrētas pieredzes, kas tev saistās ar ievainojamību, varbūt tavu. Varbūt arī šo citu cilvēku ievainojamību, ko viņi ir uzdrošinājušies parādīt, vai arī gluži pretēji, mēģinājuši noslēpt vai kaut kā kompensēt. Un, ja tev ir laiks, varbūt, ka tu vari arī šeit nopauzēt un tiešām padomāt par šīm tēmām un sajust un tad atgriezties atkal atpakaļ. Ja nē, arī tad droši ejam tālāk. Jā, ievainojamība bieži mūsdienās ir kaut kas, no kā mēs mēģinām izvairīties, jo ļoti daudziem no mums ievainojamība asociējās ar tādu bīstamu stāvokli, kaut kādu bīstamību, ka tur ir kaut kādi draudi, ka nedrīkst būt ievainojams un nedrīkst atzīt to, un reizēm daži pat ne tikai neatzīst citiem to, bet arī paši sev neatzīst savu ievainojamību un pieprasa no sevis neievainojamību un tādu non-stop spēku un stiprumu, lai gan realitātē viens bez otra neeksistē, neeksistē spēks bez ievainojamības, ievainojamība bez spēka. Varētu teikt, ka savā ziņā tas ir kā vienas medaļas divas puses, tikai reizēm varbūt tās mēs pārāk gribam kavēties tikai pie vienas, iestrēgstam tik pie vienas, jo tas šķiet drošāk. Tomēr tas, ja mēs tikai to vienu pusi redzam un pārsvarā gribam redzēt to spēka pusi, visticamāk, ka mēs nespējam attiecības ne ar sevi, ne ar citiem piedzīvot tādā dziļumā, intensitātē, kā tas būtu iespējams, ja mēs ieskatītos arī savā ievainojamībā un spētu ar cieņu, iejūtību, tādu rūpību, laipnību pieņemt arī citu cilvēku ievainojamību. Daudziem, un es nezinu, vai varbūt arī tev, ja tu paņēmi pauzīt par to padomāt, ievainojamība izraisa tādu skumju sajūtu, jo daudzi no mums
parasti jau tās pirmās pieredzes ar to ir bērnībā, tad, kad mēs patiešām bijām vēl ievainojumi, uzdrošinājāmies būt ievainojumi vai atzīt šo ievainojumību, ka mēs palikām ar šiem saviem, ar šo savu jūtīgumu, ievainojumību, tad vientuļi, nesaprasti, noraidīti, kritizēti, izstumti, izsmieti, kaunināti un tā tālāk un tā tālāk. Un tad tiešām, ir dabiski, ka tas asociējās ar kaut ko, kur labāk nenonākt, bet vienlaikus tur arī ir tik daudz vientulības izjūtas, bezpalīdzības izjūtas, un ļoti, ļoti daudz skumju daudziem cilvēkiem. Un, vēl tāda asociācija arī, ka tā ir vieta, kur mani ļoti ātri citi var ievainot. Nevis, ka tā ir vieta, kur es ļoti tuvi un intīmi varu ar citiem satikties un piedzīvot drošību, bet tur es varu piedzīvot ievainojumus, jo tā ir bijusi mana pieredze, diemžēl. Vēl viena lieta, ko es esmu dzirdējusi, un, protams, varbūt tās netik burtiski un netik skaidri cilvēki to ir pateikuši, bet būt tādam ievainojumam, tas nav tik pievilcīgi, varbūt arī stilīgi, jo, ja es esmu neievainojams, it kā vai izliekos tāds esam, jo neviens tāds īstenībā nav, tad man pieder vara, man pieder spēks, tad ar mani rēķinās, tad varbūt arī pat no manis baidās, es varu daudz vairāk ietekmēt, nekā tie mīkstie, vājie, ievainojamie. Un tomēr tā nav patiesība, lai cik ļoti tam gribētos arī ticēt. Ievainojamība ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs vispār varētu attiecībās veidot un piedzīvot uzticēšanos, lai mēs varētu attiecībās piedzīvot patiesu drošību, patiesu saikni. Tikai tad, ja mēs apzināmies savu ievainojamību un rādam viņu, un ja mēs piedzīvojam arī, ka otrs apzinās savu ievainojamību un rāda man viņu un uztic man viņu, mēs varam nonākt viens otram vis tuvāk. Un te ir runa gan par tādām emocionāli tuvām attiecībām, kas var būt arī starp gan radiem draugiem, jebkuriem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, kuriem mēs ļaujamies tādām tuvākām attiecībām, bet, protams, vēl jo vairāk tādās vistuvākajās attiecībās, kas ir partnerattiecības, bieži vien attiecības arī ar saviem bērniem vai, vecākiem, brāļiem, māsām. Mēs esam šajā ievainojamībā klātesoši sev un otram, tad tās attiecības nes mums visvairāk dziļuma. Tās ir visintensīvākās un vislielāku apmierinājumu dodošākās. Arī, ja mēs domājam, piemēram, par seksuālām attiecībām, tur arī tieši tas pats. Jo, protams, arī mīlēties var tik ļoti dažādi, bet tieši, arī rādot šo savu ievainojamību otram un ieliekot šo savu ievainojamību otra tā kā uzticamajās rokās, mēs varam piedzīvot visdziļāko tuvību. Tātad mēs esam īstenībā daudz stiprāki un varošāki arī dzīvē sasniegt un virzīties uz priekšu, ja mēs apzināmies savu ievainojamību un to rādām, lai arī var šķist otrādāk. Un, protams, ka arī te mums ir jāatgriežas tad pie piesaistes traumas, jeb attīstības traumas, jo, ja mēs esam ko tādu piedzīvojuši, tad mēs neapzināti un gandrīz vai tādā refleksu līmenī mēģinam sevi sargāt no tā, ka kāds cits varētu nojaust varbūt manu ievainojamību vai kaut kādus manus vājos punktus, un ka viņš varētu tikai sajust, ka man kaut kas tāds ir, mēs visu nocietinam tā, lai būtu mūsuprāt pēc iespējas drošāk, ka neviens nenojauš, nezin, nepiekļūst šai manai ievainojamībai.
Protams, ja agrāk mums ir bijušas šīs negatīvās pieredzes, tad šāda reakcija šķiet loģiska, saprotama, un tomēr, lai arī tā sargā mūs it kā no atkārtotiem ievainojumiem, tā vienlaikus, diemžēl, sargā mūs arī no patiesas tuvības un dziļām piepildītām attiecībām, kas, es domāju, ir, ja mēs vispār pastamies tā uz dzīvi un to, kas dzīvē vispār ir svarīgi, tad tādas tuvas attiecības, kurās mēs vienlaikus arī esam savstarpēji atkarīgi viens no otra, ir tas, kas dod vislielāko piepildījumu, un atzīt arī šo savstarpējo atkarību tādā, nevis slimīgā ziņā, ja, bet tādā ziņā, ka tas patiešām ir nepieciešams. Mēs nevaram izdzīvot, ja mēs šo neatzīstam un ja mēs nepraktizējam ar šo savstarpējo atkarību, tas prasa atzīt arī savu ievainojamību. Lūk, bet ja mums ir šīs traumatizācijas, tā tad loģiski, ja mēs sev gribam sargāt, un parasti mēs to daram divos veidos. Viens veids ir, mēs viņu slēpjam, drusciņi jau ieskucēju, un otrs veids kompensējam. Vēl par slēpšanu vairāk, ka mēs tātad nerādām sevi un reizēm vispār labāk sevi nerādām, labāk paliekam nepamanāmi kaut kur kaktiņā, tā, lai tikai neizlektu, lai man neviens nepievērstu uzmanību, jo tas risks ir, ja vien vispār kāds pamanīs, ka es te esmu, ka tad man uzreiz var ievainot, ja? Tā kā drošāk nebūt redzamam. Kas, protams, ir arī ļoti bēdīgi, jo ļoti daudz no šiem cilvēkiem vienlaikus arī cieš no tā, ka neviens īsti viņus nepamana, neredz, nenovērtē, un viņi jūtas nevajadzīgi, lieki, vientuļi, nevērtīgi, ja, un tā tālāk. Un šādos brīžos, kad mēs izlemjam sevi nerādīt, iespējams arī vienlaikus mēs vainojam sevi, kad pats jau tu esi vainīgs vai vainīga, ka tu esi tāds nekāds, ja, vājš, nespējīgs, nevarīgs, kaut kas ar tevi nav kārtībā, tu neesi labs, ja, tāpēc labāk, lai tevi nepamana, jo tādu nelabu vai tādu, kurš kaut kāds, dīvains, nepareizs, ja kāds pamanīs, tad tas ir daudz draudīgāk, jo var izsmiet, var atgrūst un tā tālāk. Tātad ar šo stratēģiju, šo izvairīšanās stratēģiju, slēpšanas stratēģiju, mēs īstenībā ļoti, ļoti jūtam šos savus senos ievainojumus un ārkārtīgi izteikti jūtam arī bailes no atkārtotiem ievainojumiem un vienlaikus arī nejūtam savu vērtību, savu cilvēcīgo vērtību, nevaram uzticēties citiem cilvēkiem un nespējam ļauties arī patiesai tuvībai, patiesi tuvām attiecībām. Otrs mehānisms, ko mēs varam izmantot šādā gadījumā, ja mums ir negatīva pieredze iepriekš rādot savu ievainojamību, ka mēs to kompensējam. Un tas ir, ka mēs neapzināti paši kļūstam par, šis vārds jums nepatiks, man arī viņš nepārāk patīk, un tomēr par varmāku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visas savas sāpes, kādas man ir saistībā ar to, ka es esmu ievainots dziļi, es projicēju uz citiem, un es uzbruku viņiem, apsūdzu viņus, piedēvēju viņiem dažādus kaut kādus nodarījumus, piedēvēju, ka viņi dara kaut kādas lietas, kas mūs ievaino, viņi tīšām grib mūs ievainot, nodarīt mums pāri, arī kaut vai tikai tajā, ja kāda domas atšķiras no manējām, tad es sprākstu milzīgās dusmās un uzskatu, ka mans pienākums ir norādīt tam cilvēkam, kāds viņš ir neģēlis, varmāka, sliktais, ka viņš liek man tagad tā ciest tikai to, ka viņš domā kaut kā citādāk, jā, un iespējams, ka viņš vispār mani nepazīst, un viņa mērķis vispār nav bijis radīt man kaut kādas ciešanas, viņš vienkārši ir izteicis kaut kādas savas domas, kuras var patikt, var nepatikt,
var piekrist, var nepiekrist, bet tajā brīdī tās dusmas, kas tiek vērsts pret šo cilvēku, ir tāds pilnīgi iznīcinošas, ja. Un tajās dusmās nav vairs pieeja kaut kādai loģikai vai tādai reālai kritiskai domāšanai. Mēs piedzīvojam to kā milzīgu netaisnību pret mums, jā, ļoti personīgi to uztveram, un tad vienkārši uzbrūkam tam, kurš mūsuprāt mūs apdraud. Un tas ir tas, ko mēs ļoti bieži varam novērot arī tādā, kā saka, mediju telpā vai sociālo tīklu vidē, kur cilvēki nenormāli agresīvi pret citiem cilvēkiem, vispār liekas par ko, kas tur notika, ja, bet skaidrs, ka bija kaut kas, kas trigerēja šo cilvēku vecās sāpes, vecos ievainojumus, un tas ir tik neizturam un tik ļoti ir jāpratojas šīm sāpēm, kā tas veids, uzbrukt otram var palīdzēt to kaut kā labāk izturēt, nokompensēt. Jāsaka godīgi, es arī esmu ik pa laikam šo pret sevi piedzīvojusi. Es saņemu arī dažādas tādas saudabīgas agresijas izpausmes, ir īpaši par savu pirmo grāmatu, ko es arī šeit jau esmu minējis, pirmās attiecības cilvēka dzīvē, un skaidrs, ka tā grāmata ir par tēmu, kur var trigerēt ļoti tādus agrīnus, smagus mūsu ievainojumus, kā jau es esmu minējusi, kur mēs esam jutušies vistrauslākie, ievainojamākie, visbezpalīdzīgākie, atkarīgākie, un nevienmēr varbūt tas, ko mēs esam saņēmuši no cilvēkiem, no kuriem mēs esam bijuši atkarīgi, ir bijis tas labākais, ja, un tas ir mūs sāpinājis, bet tā vietā, lai šīs sāpes atzītu un kaut kā ar viņām strādātu un lēnām virzītos uz kaut ko, kas ir aiz šīm sāpēm, cilvēki pretojas tam un reaģē, uzbrūkot man par to, ka es viņiem nodaru šīs sāpes, runājot un rakstot par šīm lietām, ka es viņus pazemoju, ka es viņus vainoju, ka es viņiem lieku kaut kā justies, kas, protams, ir, diezgan daudz piedāvāts man. Es domāju, es nevaru īstenībā rakstot grāmatu vai publicējot grāmatu likt nevienam nekā justies, katra cilvēka atbildība ir tajā, ko viņš lasa, nelasa, kam viņš piekrīt, nepiekrīt, par ko viņš izsaka vienkārši savu viedokli, un kur viņš pasakoja, nē, šits nav man, šitāda grāmata, es nelasīšu, ņemšu kādu citu lasīšu, kas dara vairāk man un atbilst manam dzīves redzējumam. Bet tik interesanti, ka cilvēki reizēm izceļ citātus un pasvītro un izceļ viņus sociālajos tīklos, pilnīgi izraujot no konteksta un piedēvējot man šo varmākas lomu viņa dzīvē, kas, protams, man, ņemot vērā man profesionālo piederību, ir diezgan saprotami, kas tas ir un par ko tas ir, bet, godīgi sakot, arī, tāpat arī man nepārāk patīkami, bet es ticu, ka to piedzīvo arī daudzi citi cilvēki visdažādākajos kontekstos, un tad reizēm ir tā, ka tīpaši, ja tas ir palīdzošā profesijā strādājoši cilvēki, kuri saņem šādus uzbrukumus, vienalga, vai tas ir ārsts vai skolotājs vai, sociālais darbinieks vai, ātrās palīdzības darbinieks, jebkurš palīdzošās profesijās strādājošais, tad reizēm liekas, kāpēc vispār šito daru, ja? Un tas ir, ka mums ir jāiztur ne tikai tas, cik varbūt tās reizēm smags ir šis darbs, arī, esot līdzās cilvēkiem viņu sāpēs, bet reizēm vēl smagāk šis darbs kļūst, esot līdzās cilvēkiem, kuri atsakās ieraudzīt savas sāpes un tādā veidā padarot citu cilvēku dzīvi ļoti, ļoti sarežģītai, skaitā arī palīdzētāju dzīvi sarežģītu. Tātad
Ja mēs esam šajā stāvoklī, un tiešām mēs apkārt arī, kā es iepriekšējā epizodē teicu, ir daudz cilvēki mūsu sabiedrībā, kur atrodas šajā nervu sistēmas tādā disbalansā, un no šī stāvokļa izejot, viņi arī nelaiž klāt sev savas sāpes un neatzīst savu ievainojamību. Tur ir daudz nežēlības un cietsirdības, kurai pamatā ir nepārstrādāta trauma. Tātad nežēlība un cietsirdība ļoti bieži, nevienmēr ir arī vēl citas lietas, bet ļoti bieži ir nepārstrādātas traumas simptoms, kas, protams, neattaisno šos cilvēkus, bet varbūt vienkārši paskaidro mazliet. Un šajā nemitīgajā cīņas stāvoklī esot, cilvēki cīnās pret visu, nekas viņiem nenāk viegli. Reizēm tu paprasti cilvēkam, kā tev iet, un viņš atbild cīnos, ja? Tātad viņš cīnās, un lielākoties šie cilvēki neatzīst savu ievainojamību. Viņi neatzīst savu ievainojamību, nav gatavi pietuvoties savai ievainojamībai un nespēja pieņemt arī citu cilvēku ievainojamību. Kā tad mēs varam sev palīdzēt? Pirmā lieta vispirms atzīsti, ka ievainojamība eksistē, ka tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs, ja tā varētu teikt, arī tāds sociāls aspekts, un tam ir arī liela vērtība mūsu dzīvē, mūsu attiecībās. Ja mēs pietuvojamies savai ievainojamībai pirmkārt, tad mēs pietuvojamies arī savai cilvēcībai, tam, kas mēs esam dziļi savā būtībā kā cilvēki. Un jā, mēs arī pietuvojamies citiem, mēs varam veidot dziļas saiknes un būt arī, īstenībā laimīgi tieši attiecībās ar sevi un citiem. Un interesanti arī, ka ievainojamība, viņas saistās arī ar tādu, reizēm arī tādu fizisku ievainojamību, vai ne? Tas jau nav tikai par emocionālu ievainojamību, un ir cilvēki mūsu sabiedrībā, kuri varbūt kopumā ir tādi ievainojamāki, ņemot vērā, piemēram, viņu varbūt kaut kādas hroniskas saslimšanas, vai varbūt arī jau kaut kādas iedzimtas lietas, vai kaut kādas viņu, disfunkcijas, ar ko viņi savā dzīvē saskarās. Un tad ir arī cilvēki, kurus kaut kādu laiku ir ievainojamāki, piemēram, sievietes, kas ir grūtniecībā, gaida bērniņu, piemēram, jaunie vecāki, un te es runāju gan par sievietēm, gan par vīriešiem, tīpaši, kamēr mazulis vēl pirmajā dzīves gadā, tas padara mūs ārkārtīgi ievainojams, un atver arī ļoti, ļoti daudz, ko no mūsu kaut kādām vecajām pieredzēm, kas nevienmēr viss ir pārstrādāts. Un šīs atkal ir tādas emocionālas lietas, bet arī fiziskās lietas. Un interesanti, ka sabiedrība, kurā, atkal jau var teikt tā kolektīvā nervu sistēma ir disregulēta, lielākoties šādas grupas, ievainojamas cilvēku grupas, kuras ir, par kurām vajadzētu īpaši parūpēties, viņi šādas grupas izslēdz, ignorē, pat pazemo, uzbrūk viņām, apdraud šīs grupas. Jā, un ja mēs tā domājam, cik reti, piemēram, sabiedriskajā transportā cilvēki pievērš uzmanību sievietei, kurai ir liels puncis un viņa gaidībās, vai kaut vai jaunam vīrietim, kurš ir uz kruķiem, bet viņš ir spiests stāvēt kājās un var redzēt, ka viņam ir fiziski kāda trauma, kuras dēļ tātad viņš ir uz kruķiem, bet nav cilvēku, kas pieceltos un iedotu šim cilvēkam vietu. Tam vispār netiek pievērsta uzmanība, netiek izjusta empātija, līdzpārdzīvojums un netiek arī kaut kāda konkrēta darbība realizēta. Protams, ir atsevišķi cilvēki, kas tomēr to dara, bet kopumā šī ir tāda milzīga problēma. Vai nemaz nerunāsim par kaut kādām vēl citām grupām, kuras pat tiešām arī pie mums joprojām tiek pazemotas un apdraudētas. Ja? Nevis viņām tiek izraidīts
izrādīta kaut kāda laipnība, te varbūt nav nepieciešams kaut kāds īpašs ekstras, bet vienkārši laipnība. Un tādās sabiedrībās savukārt, kur ir vairāk cilvēku ar labi regulētām nervu sistēmām, tātad, kur ir varējuši vai nu nepiedzīvot tik daudz traumatizācijas, vai arī labāk jau viņas pārstrādāt, tur arī šīs ievainojamās grupas ir labāk aizsargātas, tiek vairāk atbalstītas, viņas tiek pamanītas, un sabiedrība, lolo šos cilvēkus un palīdz viņiem būt, un palīdz viņiem atlapt, un palīdz viņiem justies labāk. Un šādās sabiedrībās ir vieglāk būt, tad, ja viss dzīvē nenotiek super labi. Ja? Mēs katrs kādreiz dzīvē varam nonākt šādā arī fiziski ievainojumā un trauslā stāvoklī, kur, piemēram, ir grūti iekāpt vilcienā. Ja? Es, liekas, ar tādām pilnīgi briesmīgām šausmām atceros to laiku, kad es biju bērniņa gaidībās un man bija ļoti, ļoti liels punts un man vajadzēja iekāpt vilcienā, kur tie augstie pakāpieni un kaut kā ievilkt sevi viņā iekšā. Tas bija nopietnas pārbaudījums, nemaz nerunājot, ja ir veci cilvēki, vai vienalga, tikpat labi arī bērni un arī jebkuram cilvēkam spēka gados var būt tāds grūtības, un mēs varam būt ievainojami. Tad, ja mēs respektējam savas iekšējās trauslās daļas, tad mēs arī daudz labāk varam iejūtīgāk reaģēt uz citu cilvēku ievainojamību. Tās arī ir vienas medaļas divas puses, tātad vispirms laipnība pret sevi, tad arī laipnība pret citiem, vai arī otrādāk, mēs varam arī no otra gala sākt. Un, kā jau es minēju, tā attieksme arī pret savu ievainojamību, viņa ir radusies tajā, kā pret mūsu ievainojamību izturējās kādreiz citi cilvēki, vai viņi redzēja mūsu robežas, respektēja tās, vai viņi saprata, kas man dara labu, kas nē, vai viņi centās pēc iespējas pielāgot savu uzvedību un izturēšanos tam, lai man būtu labāk, tīpaši tad, kad es vēl biju ļoti, ļoti atkarīgs no viņiem kā mazs bērns, vai arī gluži otrādi es piedzīvoju šo noraidījumu un pat tādas agresīvas jūtas, ko tu atkal te raudi, kas tev atkal kaiš, ko tu gribi, ko tev vajag, ko tu īdi, ja? Un tam līdzīgi šie cilvēki bieži vien paši pret sevi izturās iznīcinoši, pieprasoši, agresīvi un reizēm pat ar tādām riebumu jūtām, domājot par savu ievainojamību, viņi saka, es sev riebjos tāds ievainojums, un par to, protams, ir ārkārtīgi žēl un grūti. Tātad negatīvas jūtas pret ievainojamību ir radušās no negatīviem apstākļiem un traumatiskām pieredzēm. Un tas tātad, ko mēs tālāk varētu darīt, ir trenēt sevī tādu skatījumu, tādu attieksmi, kur būtu vairāk cieņas gan pret sevi, gan pret citiem, vairāk labvēlības un tāda sava ievainojamu un ievainojamības respektēšana un citu ievainojamības respektēšana. Un uztvert gan savu, gan citu cilvēku ievainojamību kā kaut ko vērtīgu, kā dāvanu, kā lielu nepieciešamību tādai patiesai, dziļai saiknei, cilvēciskai saiknei, kā tādu iespēju dziļākām, labākām attiecībām, kā tādu iespēju uzticēties citiem cilvēkiem, uzticēties pasaulē, uzticēties tam, ka pasaule ir laba vieta, droša vieta. Tas ir tas, uz ko mēs visi kopā un katrs atsevišķi šobrīd šajā sabiedrībā, šajā laikā varētu, manuprāt, tiekties. Un no sirds novēlu tev spērt soļus šajā virzienā, lai tev mierīgi, lai tev labs prāts, un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām.